Sveicinātas! Sievišķīgi atplaukt sarunu ciklā. Šodien pirmā saruna ar viešņu Lieni Eglīti, kuru tūlīt mēs arī Liena pievienosim. Un tad arī iepazīsimies sīkāk un iztaujāšu Lieni par sievietei, un šoreiz īpaši arī mammai, atgūt enerģiju, iegūt enerģiju, uzturēt viņu. Tā, mēģināsim savienoties. Tā, vēl kaut kas mums te neizdodas. Parasti tas sākums, kamēr savienojās, viņš prasa laiku. Jā, jo tā kā tuvojās mātes diena, tad nolēmu arī šo sarunu pirmo veltīt vairāk ar fokusu kā mammai. Es mēģinu vienot kopumā. Tā. Kā sievietei, mammai, un tā kā es zinu, ka arī daudzas sekotājiem ir arī darbā strādā. Sveika! Tā, es kaut kā tevi nedzirdu. Dzirdi? Tagad ir. Es tieši mēģinu vienot un teikt ievadvārdu, tad sanāk tā saraustīti, ka šodien bija nolēmusi, tā kā tuvojās mātes diena, tad arī sarunu ciklu pirmo viešņu aicināt, kas īpaši strādā ar mammām. Bet mamma, jā, tūlīt arī ļaušu tev izstāstīt, kas tas ir. Jā, jo, tas man liekas ir tāds gan izaicinošs, gan skaists laiks, kad ir lielāki vai mazāki bērni, kas ir apkārt, bet gribās arī gan laiku sev, gan arī tīri praktiski vajadzīgs tas spēks, enerģija, dzīves prieks, lai ietu, lai darītu. Un protams, kad ir mammas, kuras ir pilna laika mammas, bet ir arī tās, kuras strādā, kuras arī vada savus biznesus, un tad kā to visu salikt kopā. Jā, tad es arī gribu skatīties no dažādiem punktiem, vai dažādām pusēm šai sarunu ciklā, un tad pirmā viešņa man esi tu, Liene. Varbūt tad tu mazliet iepazīstini ar sevi, pastāsti, ko tu dari, kas tāda pepmama, jo, domāju, ka daži zina, daži noteikti varbūt ir dzirdējuši, ir nojausmi, bet tad tu ievies skaidrību, kas tas tāds ir, kas tu esi un ko tu dari. Pirmkārt jau tev, ka paša sajūta. Un es esmu Liene. Es parasti, kad ar sevi iepazīstinu, tad es saucu tā, ka es esmu sākumā sieviete, tad es esmu sieva, tad es esmu mamma un tad arī pētmamma. Tādā kārtībā dzīve. Bet kas ir pētmamma? Pēt saīsinājumā ir pirmā emocionālā palīdzība ne tikai mammām, bet vispār ģimenei, arī tētiem. Un man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs gandrīz katrai mammai, un kas ir ļoti palīdzoši, tīpaši pie pirmā bērniņa, kad viss ir jauns. Un kā tu minēji arī, kad ir pilna laika mammas un ir mammas, kas ir savos biznesos un darbos, tad man gribas teikt, kad mamma ir pilna laika mamma, neskatoties uz to, vai viņai ir tas biznes vai nav, jo mammas jau tādas brīvdienas un darba laiks un atvaļinājums jau nav. Mēs esam gan dienās, gan naktīs, tā kā jā, pie sevis raidīt paši.
Un tu arī pati esi mamma, cik tev 2 vai 3 ir? 3 bērniem. Jā, tā Tad kā ar normālu pieredzīti. pieredze, jo pēc mammas mācās 3 gadus, tas nav tādā vienā kursos. Un interesanti ir pēc mammu nedēļa Latvijā, tā kā viss kopā tā saslēdzās un sasaucās, kad par un ap mammām šonedēļ. Lieliski. Nu, tu varēsi arī vēlāk, varbūt vairāk višķiņ pastāstīt par pepmāmu nedēļu, un varbūt ir kaut kādi pasākumi, kur tu arī aicināt kādus piedalīties, un jā, tad par un ap mamām un arī tētiem, ja, bet, nu, mēs uz tām mamām vairāk šodien. Es varbūt tā sākumā tādu, nu, lielāku vai dziļāku to jautājumu, kā, nu, kad tu kļūsti par mammu, nu, tā kā mainās identitāte, mainās visa ikdiena, nu, principā viss ir, ja ne ar kājām gaisām, tad nu, pilnīgi savādāk, un, jā, kā vispār mammai saprast un orientēties tai sākuma posmā varbūt tās arī, ja, kad, jo tad tā enerģija arī ir ļoti vajadzīga, jo ir jāatjaunojās arī pēc lielā piedzīvojuma, kas, nu, nav nemaz tik vienkārši. Un tātad laikā, jā, jābūt ar mazo, un tās rūpes par sevi, un kas es vispār esmu, kā tev droši vien ar to sanāk daudz strādāt, ka tur, nu, es arī tagad redzu, uzdodu tādā murskulī to jautājumu, palīdz kaut kā atšķetināt. Kosmos, ka piedzimst bērns pārsvarā jau ir īpaši pirmie bērni, bet patiesībā arī otrie un trešie, tāpēc, ka, nu, katra pieredze ir pilnīgi citādāk un katrs bērns ir citādāks, bet pārsvarā jau ir tas, kad pie pirmās reizes, kad vispār nesaprot, kas jādara, kā jādara, viens speciālists varbūt saka vienu, otrs saka otru, un kas es vispār esmu, un ko man bērnu dara pareizi, un visi tie 100 jautājumi, un bieži vien jau tā mamma kaut kur iekšēji zina un jūt, kā vajag, bet viņu, kā saka, no ceļa noņem tas, daudz padomi, daudz nelūgti padomi, un varbūt arī kaut kāda vainas sajūta, ka viņi nedara pareizi, un tas viss ir ļoti, ļoti emocionāli, un arī sieviete vienkārši fiziski ir pēc dzemdībām, viņai ir hormoni un visas tās sajūtas, un nu, tur ir ļoti daudz visa kā. Vienā teikumā jāatbild, tad, manuprāt, ir vajadzīgs tas atbalsts, jo agrāk tas bija starp ģimenes sievietēm, kad dzīvoja tajās ciltīs, un tad tagad arī saka, kad ir vajadzīgs atrast to savu cilti, un vai tās ir ģimenes sievietes, vai tie ir speciālisti, vai varbūt kāda forša draudzene, kurai dažreiz izkratīt sirdi, bet ir vajadzīgs tas ciems apkārt. Bet principā sanāk, nu, ka tas ir normāli, ka tu esi gan fiziski, gan emocionāli, bez spēka, nogurusi, nu, kas nu viss tas komplekts arī emocijas nāk klāt, kad, jo tas, ko es, nu, ar tām mamām, nu, man nav tik daudz noteikti kā tev, bet ir tomēr saskar bijis, kad sākumā ļoti ātri, tā kā daudz grib, nu, kam ir īpaši pirmie bērniņi, grib ātri jau tajā ielikt apakaļ, ka man ir jābūt formā, jo man taču ir mazs bērniņš, bet tas ir normāli, ka tā arī var nebūt, vai ne? Jau pārsvarā tās galvenās lietas, ko viņi iedod mammai, pirmkārt, kad to normālības sajūtu, ka tas, kā tagad tev ir, tas ir normāli, un savā veidā tu neesi unikāla ar to, ka tu neesi viena pati tāda. Ir ļoti daudz mammas, kas jūtās pat, ir ļoti daudz mammas, kas nevar atgūt to savu formu, ir ļoti daudz mammas, kas arī nejūt to mātes sajūtu, nu, ka liekas, ka man piedzimst tas bērns, un uzreiz es jūtu, kad to mātes čumu, to mīlestību, arī normāli uzreiz to nejust. Un otra galvenā lieta, ko
daram, ir tas, ka mēs uzklausām, jo bieži vien mammai ir tāda putra galvā, ka viņa grib vienkārši to visu norunāt nost, izstāstīt, un kas notiek realitātē parasti, ja tu kādai draudzenei vai nu, kādam ģimenes loceklim, tad viņš vienmēr uzreiz grib tā kā palīdzēt un ar saviem padomiem, tu dari tā, tu noteikti nedari šitā, bet man bija tā, un ar savām pieredzēm, un tad tur ir, jā, baigā putra, tāpēc ir baigi svarīgi bieži vien norunāt visu to nost, kas ir sakrājies, un ka tev cilvēks paklausās un pasaka, ka jā, šis ir ok, un tu nevajag justies par. Mm. Nu jā, tā vainas sajūta, nu, man liekas, ka ļoti tāds biežs viesis sievietēm, kā teikt, kā tad tagad tās, nu, man ir mazulīts, man taču jāgrib ar viņu būt kopā, vai kā es tagad parūpēšos par sevi. Nu, tāds, man liekas, ka tāds diezgan liels darbs sanāk, nu, ar to, kas ir, ko mēs domājam, kas mums ir galvā, kāda tava pieredze. Nu, mana pieredze gan personīgi, gan strādājot ar mammām, kad piedzimst bērni, iznāk ārā ne tikai mammām, bet arī tētiem, iznāk ārā tādas apslēpti dārgumi, ko mēs pat nenojaušam, ka mums ir kaut kādas savas bērnības pieredzes, savas attiecības ar vecākiem, jā, un tas ir baigi grūti, un tas viss notiek galvā, un mēs jūtamies vainīgas, jūtamies, ka mēs pa maz daram, ka mēs esam sliktas mammas, jau sākot ar to, ar zīdīšanu, vai viss izdodās, un varbūt kāds ārsts pasaka, ka viņš pasaka kaut ko varbūt tādu nepārāk jaukā tonī, un tā mamma aiziet mājās un pārdzīvo, un tā mamma, principā, tā, ka viņa piedzimst par mammu, tad viņa ir tā kā bez ādas, un viņa to visu daudz sāpīgāk un daudz personīgāk. Un tas bieži vien mammas var iedzīt arī tādās pēcdzemdību depresijās un skumjās un aiziet ļoti, ļoti baigos dziļumos. Nu, es uzreiz jautāšu, ko darīt? Nu, ja ir tā vainas sajūta un kāds ir pateicis, nu kā tu vari neņemt personīgi, ka tev pasaka, tev nav piena, un tad tu, nu, kas tad tu par māti? Nu, es tā tagad sabiedrinu, jā, bet varbūt arī citi. Bet ko tad darīt, kad tu esi tajā vainas sajūtā aizvainojumu? Nu, jā, protams, mēs nevaram nekur neiet, nu, lai izvairītos no kaut kādiem apkārtējiem cilvēkiem, un tā, kā es saku, tā āda uzauga biezāka ar laiku, vai pat ar bērniem, ar katru nākamo bērnu, tu jau kā imūns pret kaut kādiem komentāriem, bet, nu, bieži vien ir ļoti vērtīgi uzrunāt tomēr pētmāmu, vai esot vēl grūtniecībā atrast to savu speciālistu, kuriem tu uzticies un kuru uzrunāt pie konkrētām kaut kādām situācijām. To zīdīšanas konsultantu var uzrunāt, ja tiešām ir kaut kā tā, ka pietrūkst piens un ģimenes ārsts vai, nu, nezinu, cits ārsts, kādu komentāru nelaiž uzrunāt speciālistu un risināt šo jautājumu. Tātad meklēt kādu speciālistu attiecīgajā jautājumā. Bet ko darīt, nu, ja nav tās iespējas? Nu, varbūt kaut kādi iemesli tur finansiāli vai vēl kaut kas, kad nevar. Ko mamma pati var darīt, sieviete darīt, kad, nu, ir tā vainas sajūta un nu, viņa tāpat vien neaizies? Jā, nu, sniedz arī bezmaksas atbalstu. Mums pētmāmām ir, nu, par to es vēl vēlāk, bet šonedēļ mums ir nedēļas ietvaros arī ir bezmaksas un ar samazinātu atbalstu, bet ir arī ļoti daudz vietas, kur griezties, arī kaut kādi krīzes centri, ja tiešām ir ļoti pazvanīt un kur var rast šo atbalstu, bet ir iespēja ģimenes locekļus, vērst uzmanību varbūt partnerim, palūgt
izrunāties, ja ir saprotošs blakus cilvēks, un pastāstīt, es jūtos šādi, un tagad es gribu, lai tu mani paklausies, es negribu nekādas, lai tu kaut ko zini, bet vienkārši gribu to visu. Īstenībā ļoti būtiski, it sevišķi vīriešiem šo pateikt, jo viņi uzreiz grib kaut ko darīt, jo viņiem liekas, tā sieva jūtās slikti, man tagad ir kaut kas jāņem savās rokās un jārisina šī situācija. Bet, jā, katru reizi uzrunāt vīru varētu būt sarežģīti, jo, partners bieži arī nezinu, kā rīkoties un Jā, un man liekas, ka svarīgi arī, tu jau pieminēji, ja, ka, sarunāt, bet, izslēdzam šo brīnišķīgo, ka gan jau viņi tā redzēs, viņi tā sapratīs, jā, vai nolasīs manas domas, ka tiešām tā arī teikt, kā es jūtos, vai ka es tiešām gribu tikai norunāt, neskrien tagad kaut ko risināt un tādā veidā. Bet kā vispār, kā varbūt tavā pieredzē ir, cik daudz sievietes saprot vispār, kas ar viņām notiek, jo varbūt, ka tā, ka kaut kas tā kā nav, bet nevar īsti saprast, kā vispār to, tā kā apjaust, nodiagnosticēt, ja tā var teikt, vispār šitais notiek ar manīm, kā līdz tam nonākt, jo varbūt, kad liekas, it kā jau tā kā normāli, ja nav tāda baigā krīze, teiksim, tā, ka skaidrs ir ka ļoti, ļoti slikti. Kā to pašai saprast, kas notiek ar mani? Īsnībā ļoti bieži tās sievietes par sevi nedomā, jo ir tāda situācija, ka viņa ir stāvoklī, ka mēs esam stāvoklī, un tad par mums tā kā rūpējās, un visi prasa, kā mēs jūtamies, un palaiž apsēsties, un vienmēr sakot, esam tāds apsēsties, un te bērniņš, tad tā visa uzmanība pāriet uz to bērnu. Un arī ejot uz ikmēneša vizītēm pie dakteriem, pārsvarā viss ir par un ap bērnu. Un arī satiekot varbūt cilvēkus uz ielas, tad pazīstams viņi pārsvarā prasa, kā bērns guļ, kā viņš ēd, viss par un ap bērnu. Un tā sieviete paliek tā kā otrajā plānā. Un tāpēc arī ir gadījums, kad tāds konsultācija tieši par bērnu kaut kādu jautājumu, bet patiesībā tas viss ir par un ap sievieti. Un tad, kad mēs pajautājam, kā tu jūties, tad ļoti bieži mammas sāk raudāt, tāpēc, ka viņām šo ikdienā neviens nejautā. Un kaut kā mēģina to tā aizvirzīt un teikt, nē, man jau viss ir labi, bet tas bērns tur raud, un tas bērns tur varbūt viņam grūti ir ar ēšanu, bet bieži vien tas ir ļoti, ļoti saistīts ar to mammas emocionālo stāvokli un mammas pašsajūtu. Un man ļoti gribētos, lai mēs ikdienā tomēr arī pajautājam tām mammām, kā viņas jūtās. Ne tikai. Vai tev ir arī kāds, triks vai padoms, kā tai mammai saprast vispār, kā viņa jūtās, jo tur tiešām var būt tāds liels kamols ar visu kaut ko, putra galvā, kā tu teici, kā vispār pašai nonāk līdz tam, kad, hei, es jūtos šādi, un tad jau attiecīgi tālāk skatīties, kāda palīdzība ir vajadzīga. Ja mēs runājam jau par mammām, kurām jau tie bērniņi varbūt ir drusku paaugušies, gadnieki vai divgadnieki, tad man uzreiz gribas teikt, ka tomēr, lai jebkurš cilvēks, lai pieņemt kaut kādu lēmumu vai sadzirdēt sevi, ir vajadzīgs kaut kāds klusums un miers, jo bieži vien jau ne tikai māmas, vispār arī vīrieši, viņi vienkārši mēs, maucam pa dzīvi un sevi, kā mēs jūtamies, kā notiek, daram to, kas ir jādara, un tad vienā brīdī attopamies, ka kaut kā, nejūtamies labi, vai veselība pasliktinās, vai sākam burkšķēt uz bērniem vai uz vīru, un tas
jau ir tas rezultāts, kad mēs neesam apmierinājuši tās savas pamat vajadzības. Kā to saprast, kad mēs nonākam paši kaut kā brīdi, kad mēs saprotam, ka kaut kas īsti nav labi, kad mēs nejūtamies varbūt līdz galam priecīgas vai kaut. Un tad var sākt šķetināt, vai es esmu apmierināts vispār savas pamatvajadzības. Jo mēs nevaram izlasīt kaut kādas gudras grāmatas un pildīt kaut kādus varbūt tehnikas un uzdevumus. Esam pēdušas, pagulējušas, izgājušas svaigā gaisā, pakustējušās, un ar to ir jāsāk, un to var arī darīt, kad tikko bērniņš ir piedzimis, un arī vēlāk. Un tad jau arī pēc tam sākt domāt to, kas vispār mani dzīvē iepriecina, ko man vispār patīk darīt, un vai es ikdienā kaut ko vispār daru, kas man arī patīk, jo bieži vien tādas savas pienākumus, kurus mēs nevaram nedarīt, bet mums šajos visos pienākumos ir jāieliek arī kaut kādi savi prieka brīži. Tā klausos pēc tevis, tu pilnīgi tā kā pēc Maslow piramīdas. Stāsts, kad pamatā, kad tu minēji pamatvajadzības, es reiz domāju, kas tad ir pamatvajadzības, un tu jau minēji, ka tiešām tas ir tas elementārais miegs, paēst, iziet svaigā gaisā, kas, mēdz būt izaicinoši ne tikai mamām, jo bieži vien arī, kad nemaz nevajag, lai bērni būtu, kad tu esi tā darbos iekšā, kad, es šodien aizmirsu paēst. Es vispār šodien neesmu paēdusi vai aizstrādājies, un man, piemēram, klasiskis arī līdz bērnam bija tas, ka, man nav laika iet ārā, man ir jāstrādā, un es ļoti maz kustējos, kā pateicoties bērnam, vienkārši nākās iet ārā, un tad tagad tās ir labāk tā situācija, ka tādas elementāras lietas, par kurām mēs, nerūpējamies, un, man tā situācija ar manu mazo bija kaut kā tā, ka es varēju vienmēr paēst, piemēram, ar to gulēšanu, tur bija vajadzēja vīra atbalstu, bet es ļoti bieži dzirdu no sievietēm, un arī īstenībā tētiem, vismaz, kas man riņķī, ka parunās, viņiem, es nevaru ēst, man bērns jāpieskat. Tādas elementārās lietas, ko tu sauc iziet ārā un tā, kā tad to panākt? Kad es sāku to darīt, ka es atļauju sev to laiku, vai pagulēt bišķiņi, vai tagad es ēdu, vai tagad es kaut vai izēju, kaut kas teica, ja tu nevari iziet ārā, atver vismaz logu, pie logu pastāv, 10 minūtes. Kā līdz tam nonākt, kad es saprotu, hei, vajag to gāzmasku man, lai es varu būt forša mamma un arī darbiniece vai vadītāja. Parasti jau mēs nonākam pie tā, tad, kad mēs nonākam kaut kādā zemākajā punktā, tā ka vienkārši tev, Bez tā nevar, Bez tā nevar, Tie cilvēki, kuri sevi nedzird, tie parasti nonāk pie tā, tad, kad ir tiešām viņus pieliek pie vietas. Man likās agrāk, kad man tā ir diezgan slikta īpašība, kad es sev lieku pirmajā vietā, tagad es saprotu, patiesībā tā ir viena no labākajām īpašībām, jo man tas notiek dabīgi. Es dažreiz pat varu paēst pirmā un tad bērniem uztaisīt. Labi, man nav gluži zīdaiņi vairāk, bet man tas notiek dabīgi. Bet, kā to tur jānotiek galvā kaut kādam klikšķim, vai ir jāsaprot, kad es bieži vien mamām saku, ja nebūs tu, tad kas tad notiks? Varbūt pavērš to tādā drusku dramatiskā formā, bet tad bieži vien mamma saprot, kad parūpēties par sevi, tas nav egoisms, tā ir vienkārši vajadzība, lai tu varētu parūpēties par bērniem. Un ne tikai tās pamatvajadzības,
Bet arī vispār, ja es esmu kaut vai izgājusi viena pat ārā vai kaut ko padarījusi priekš sevis, es būšu daudz labāka mamma, mierīgāka mamma, nekā es būšu ar sakostiem zobiem aizgājusi uz laukumiņu un domājusi par to, ka man pat gribējās tomēr kaut ko citu darīt. Un tas bērns jau nebūs priecīgāks. Un varbūt ar to tā kā prizmu pievērst uzmanību vecākiem, kad tie bērni jau būs tikai ieguvēji, ja vecāki būs par sevi parūpējušies. Jā, tad viens ir nonāk zemākajā punktā, kur, cerams, mēs tad atsparamies un sākam kaut ko mainīt. Bet droši vien, ka tas ir arī tāds, sabiedrībā arī tavs darbs droši vien un mans darbs savā ziņā, kad, stāstīt par to, kad parūpēties par sevi veselīgā veidā, nevis tur kļūstot tagad par egoistu, ko bieži vien vēl ar vienu mūsdienās. It kā mēs daudz runājam par to, ka vajag sev likt pirmajā vietā un rūpēties, bet, vienalga ir, tā sajūta, ka, kā es tā, jā, un tas tā kā, it kā varbūt nav nosodījums, bet tāpat laikā viņš ir baigi dziļi iekšā, un par to ir, tikai jārunā. Vai ne? Un ka to doma pieļaut, ka es drīkstu par sevi rūpēties un ka tas īstenībā ir vajadzīgs un tā kā atgādināt sev šīs lietas un ka mēs coachingā sesijās mēdz būt tā, ka, es nevaru, man ir jādara tā, kā, tur, piemēram, jāstrādā, es nevaru atļauties, cik ilgi tu tā vēl varēsi. Kad ar tā man liekas, ka nav citu variantu, ja, ka padomāt, hei, bet, ja tu šādi turpinās, kur tas tevi aizvedīs, un man ir ļoti strādāt tas, ka es padomāju, un ko es mācu savam bērnam. Vai es gribētu, ka viņš šādi par sevi vispār arī nedomā, tagad es neēdīšu, es negulēšu, es tagad visiem jums pakalpošu, tādā labā nozīmē. Ja, tikai, tad tā, ja, te vajadzīgs tāds, kā bišķi prātu pieslēgt, ja tā var teikt. Un, protams, arī sajust to, ko tu teici, ir svarīgi, man liekas, saprast, ko es arī dzirdu un arī pati piedzīvoju, kad mazais ienāca, man jau gribās par viņu rūpēties, bet kaut kādā brīdī saproti, kas tad man vispār iepriecināja vēl bez tā bērna un būšanas ar viņu, kad aizmirstās tās lietas, kad atkal sākt to krātuvīti vai vērt vaļā, kas man šobrīd iepriecina, kas man uzpilda, kas man dod to enerģiju, un arī, varbūt veidot sarakstu, kas ir tas, kas man noņem, un kā tad to kompensēt. Ne? Es viens stāstu, kad ir tehnika, ne tehnika, bet tāds foršs uzdevums, 25 lietu saraksts, tās ir 5 lietas, kas mani dara priecīgu. Un tur var būt no kaut kādām sīkākajām lietām, ko mēs varam darīt ar bērnu, piemēram, mīļākā dziesma. Uzliekam to dziesmu, padejojam ar visu bērnu, jo bieži vien mamma saka, es jau nevaru neko darīt, jo man tas bērns ir visu laiku, kur es tā kā gribētu iet, varbūt sportot, bet, es ar viņu nevaru iet, neviens nav, kas pieskata, bet ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt kopā. Un tad ir otra lieta, kad, piemēram, atnāk tas partners mājās no darba, viņš saka, labi, ej, tagad tev ir stunda laika, ej, tad tās mammas skrien uz visām pusēm. Viņas tā kā grib uz veikalu aiziet, bet tas it kā nav laiks sev, tad es gribu pastaigāties, bet, kur tad es tā iešu, un tad viņi to stundu tur skrien uz visām veikalu. Un tad tas saraksts arī kalpo tam, ka tu vari pastīties vienkārši, kas man patīk, ko es darītu, kur es varu aizbraukt, ko es varu, mašīnā pasēdēt grāmatu palasīt, vai pādīt, vai, jebkas, jo tagad bieži vien mamām prasa, kas tev patīk, ko tev patīk darīt. Tad ir, kad it kā es nezinu, un ko tad es jau sen jau neko neesmu darījusi, vai, viena mamma teica, viņai patīk leznot, bet kā tad viņa tagad glaznos, viņai ir maz bērns, un tur krāsas un viss, bet tiešām apsēsties, padomāt, pierakstīt un pielikt pie leduskapja. Un te, kad uznāk besis, tad aiziet apstīties, ko es varu šajā situācijā izdarīt.
Es saku, tev ir tāds no tavas pieredzes top, nezinu, 3 vai top 5, kas ir tāds lielākās mammu izaicinājumi, nu, kas klasiski varbūt vai neklasiski, bet atkārtojās. Un mēs jau it kā par un ap to, bet varbūt tev ir tāds jau, mums šis top 3 tāds ir parasti. Nu, pārsvarā jau viss ir tiešām par un ap bērniem, ka tas bērns raud un grūti ir izturēt tās emocijas un ļoti bieži arī notiek tā, kad, ja es izstāstu, ka tas bērns raud nevis tevi kaitinātu vai ka viņš grib kaut ko sliktu, bet viņš vienkārši runājās, tad tā mamām paliek tā kā, ja mēs runājam par tādām tieši mammu lietām, nu, ļoti bieži arī ir tas, ka, kad gribās tomēr to savu veco dzīvi, gribās kur aiziet un tas kaut kādi pieauguši cilvēki apkārt, arī man tas bija, kad es biju ar pirmo bērniņu mājās, ka tā ir bail iet kaut kur ar to bērnu, jo, ja nu viņš sāks raudāt, un ja nu, kad mēs būsim kādam neērti, nu, mēs pat esmu kāpus ārā no trolēbus, jo tas bērns raud, un man liekas, ka visiem viņš traucēs, bet, nu, un tad es sēžu labāk mājās. Bet mājās atkal tu esi 4 sienās ar to mazo bērnu, un tev gribās tādus kaut kādu pieaugušu cilvēku, ar kuru aprunāties. Nu, tas ir, man liekas, viena tāda klasiska lieta, ka gribās, bet tāpat laikā tu esi piesiets mājās. Kas vēl tāds? Es vienkārši dzirdu arī no tevis teiktā, ka tas piesiets, mēs izlemjam, ka es esmu piesiet, jo tāpēc, ka mums liekas, ka traucēs, un tad apstājamies iespējams meklēt tos variantus, kur tad es varētu. Nu, kaut vai arī ar to bērnu ir taču, piemēram, māmiņu tikšanās, nu, kaut kādi rīti, kur tu vari, tur tie bēbīši ņemās, vai, nu, arī lielāki bērni un ir vismaz tie pieauguši. Man bija nesen viena saruna arī ar kolēģi, kad viņš saka, nu, viņai 4 bērni, saka, nu jā, un tad es tur pa naktīm strādāju, vai agri no rīta, es saku, kāpēc tu tā dari, tas tik agri, viņš saka, klausies, tas ir vienkārši laiks man pieaugušo pasaulē. Un man tas ir svarīgi, jā, tas ir izaicinoši naktī vai agri no rīta, kad mazie vēl guļ, bet tas ir laiks man ar pieaugušiem cilvēkiem pieaugušo lietas darīt. Un viņš saka, man ir ļoti svarīgi to saglabāt, un nu, tā kā jā, tiek varbūt ziedots miegs, bet tas iegūms ir tikai lielāks, kad arī tādā veidā var kaut kā. Nu, viss jau man liekas, ir par un ap izvēlēm un sev kaut kādu atļauju dot un varbūt par to, cik ļoti tu esi gatavs, jo principā tu jau vari darīt jebko. Tu vari gan to bērnu pasist padusē, iet kafejnīcā ar draudzenēm satikties, pat, kad iet ar bērnu pie friziera, maniki, vēl vari to darīt. Tas bloks jau parasti ir tas, kad tev ir bail, nu, kā tas bērns, un ko viņš, un kā viņš jutīsies, un kā mēs, nu, tā kā jā, ka būs, ka viņš sāks raudāt, nezināšu, ko darīt, viss lietas, jo, nu, vai arī, piemēram, palūgt palīdzību. Tas ir arī, man liekas, top 3, kad mamām ir grūti, bet palīdzību palūgt ir vēl grūtāk. Tad labāk, lai viņām ir grūti, nekā viņas prasīs tur omēm, auklēm, nezinu, kaimiņieniem vai kādam citam pieskatīt to bērniņu, bet labāk tad neprasīt neko, iesties mājās. Bet partnerim, man liekas, arī citreiz ir grūti pajautāt. Un, nu, protams, tur vēl tā otra lieta, man liekas, kas arī mēdz būt, nu, bet viņi tur spēs tā parūpēties par to mazo manu bumbulīti, tā kā es varu. Bet, nu, kad atstāju omei un mācēs viņu pacelt pareizi, kā ir tur pēc visiem hēkiem un ne tā tur kaut kā vai vēlākā vecumā tur multenes ieslēgs, un mēs mājās vispār neskatāmies, vai saldumus dos, un vispār nē.
Tad bieži vien tad ir tas svaru kausos jāieliek, vai nu tas bērns to stundu pastās, vai nezinu, tur pusstundu pastās multeni, un es varu kaut ko izdarīt, un lai tas ir tur reizi mēnesī vai par retām, vai es tomēr audzinu un tur tikai tā, kā es gribu, bet tad es arī nevienam nedodu to bērnu. Tad, es dzirdu, ka tomēr liels tāds darbs ir ar savām pārliecībām, ar tādām, jo, jā, protams, arī tīri praktiski saprast kaut kādas lietas, kur un ko es varu, bet diezgan daudz ir, kā paprasīt, tur jāmācās gan paprasīt, gan vienkārši pieļaut to domu galvā, ka es eju ar visām grūtībām, ar raudošu bērnu, kad es to atrisināšu, es tikšu ar to galā, un galu galā, nav jau mums arī tik briesmīgi tie cilvēki riņķi. Es zinu, es varu padalīties, ka es ļoti baidījos no sākuma arī sabiedriskajā braucamā, kā būs, pirmkārt ar tiem milzīgiem ratiem jau, nav mums, protams, tie paši atbilstošākie cilvēki, ja, ka tur laipni, super, bet tāpat laikā, nav tā, ka tu tagad tās visi sēdētu, bubinātu kaut ko, man lūgtu izkāpt ārā no transporta, ka tas arī īstenībā, es sapratu, tāds manā galvā, tāds bubulis ir, ka, kā tad būs, es tagad traucēšu ar tiem ratiem, bet, gal galā sabiedriskā transportā, piemēram, ir tam paredzēta vieta, jā, dažreiz tur nostājās un ir jāpalūdz, vai jūs palaistu lūdzu, bet man neviens nekad nav arī atteicis, un tāpat arī cilvēki piedāvā palīdzēt, un pat grib palīdzēt. Nav nemaz, citreiz tik melna tā bilde, kā varbūt liekas, vai ne? Kā es parasti mamām un arī pats uzdod jautājumu, kas būs vissliktākais un vistrakākais šajā situācijā notikt. Tad, kad tu viņu izanalizē, kad īstenībā jau nekas tāds, arī tas sliktākais nav nemaz tik slikti, tad bieži vien ir vērts vienkārši iet un darīt. Es tā varbūt vēl pagriezīšu no profesionālā, kad tā kā, vai darba specifikas man sanāk strādāt ar mamām, kas ir ar mazajiem mājās, bet, gribās to savu lietu vai biznesu vai gatavoties kaut kādām karjeras izmaiņām potenciāli, kad bieži vien, nav jau jēga. Es jau, kur tad man nav jēga ar mazo, bet ir kaut kādas mazās lietas, tie soļi, kaut vai sākt galvā domāt kaut kādus plānus, ko es gribu, kā es gribu veidot savu uzņēmēju darbību vai savu karjeru, ka, kaut vai tādā veidā sākt tās lietas darīt, vai arī, kad, ir bijis piemēri, kad, jā, es gribu kāpt pa karjeras kāpnēm, bet, man tur angļu valodu vajadzētu pamācīties, bet es taču varu sākt mācīties. Vienreiz nedēļā kaut vai iet tur 3 stundas, vai 3 stundas tas būtu daudz jau, ja, citreiz, bet to stundu vai pusstundu vai vismaz aplikācijā, kaut kādas darbības darīt tajā virzienā, kas ir iespējams, ka, neielikt sevi, ka tagad viss bērns, pienākumi un nekas cits man dzīvē vairs neeksistē, jo arī tā doma jau, man liekas, ka jau kad viņi tev fonā visu laiku ir, es jau neko nevaru, viss ir grūti, viss sarežģīti, ka tas jau arī šausmīgi noņem spēkus, vai ne? Jā, man agrāk vispār likās, ka tā kā piedzimst bērns, tad pareizākais, ko darīt, ir būt ar to kopā un veidot piesaisti, un jo tie bērni tik ātri izaug, un tik forši, ka viņi tik maziņi, un tu kopā esi, un man likās tā jocīgā, tagad, ir, kad sievietes atgriežas darbos vai kaut kādos savos biznesos, man likās, tas tā kā nepareizi. Bet tagad es esmu sapratusi, ka cilvēki ir tik dažādi, un vienam to prasās, neprasās, bet tam, kam prasās, viņš iegūst, varbūt viņš aiziet uz to stundu, nezinu, pasauc auklīti, aiziet stundu kaut kur kafejnīcā, kaut ko padara, paraksta, uzlādējās uz veselu nedēļu, un viņš atnāk, tā mamma atnāk daudz priecīgāka un enerģijas pilnāka, nekā viņa būtu, visu laiku pavadījusi tikai ar to bērnu, un tāpēc jau viņa nav sliktāka. Klau, kā tad tu varbūt iedot padomu vai tips un triks, kā tad mammai, kura ir pārņemta ar mātes lomu, kā viņai
nu, tās pirmās lietas, ko sākt darīt, kā sākt nu, to līdzsvaru, cik tas ir iespējams tajā brīdī, jo, nu, protams, tas ir mums jāsalāgo ar to, kāds mums ir bērns vai bērni un cik daudz viņi prasa tajā brīdī to savu uzmanību, bet tomēr, nu, kaut kādu savu to laiku, vietu, telpu, ar ko sākt. Nu, man šķiet tā, ka, kā es teicu, ka sievietes ir ļoti dažādas, tādas, kuras ir pārņemtas, bet tādā, nu, varbūt pozitīvā nozīmē. Ja viņa ir pārņemta vispār un ar bērnu, tad es varu teikt jebko, un viņa gribēs ar to bērnu pavadīt laiku, viņa gribēs viņu arī nelaist dārziņā, aizskolot māju, un, nu, tur vienkārši ir tāda tipa sievietes. Bet jautājums par to, tām sievietēm, kuras dara to, tāpēc, ka tā vajag darīt, kā es teicu, jau uz tiem laukumiņiem, man, piemēram, riebjās iet uz laukumiņiem, labāk aizēju kaut kur, aizbraucu pie jūras, bērns var izskrieties, un arī es kaut ko iegūstu, nevis vienkārši stāvu laukumiņa, kur viņš šūpojās vai ko. Un tur ir tas jautājums, kad vai tev patīk tas, ko tu dari? Ar bērniem ir bieži vien arī tā, ka, ko dara atcerēties, ka tie bērni izaug. Un tas ir tāds baigi tāds, nu, trigerējošais arī jautājums, kas notiks, ka tie bērni izaugs, ka tu esi veltījis visu savu, kā saka, labākos gadus, vai tu iesi tam bērnam pēc tam un, nu, tā kā nīs 5 reizes dienā un teiks, ka es tev labākos gadus, un tagad tev ar manīm ir jārunā, tev pie manis ir jābrauc, vai tu tomēr viņu, nu, kaut kā tā palaidi, jo tā, ja agrāk varbūt bija tāda problēma, kad sievietes ļoti daudz strādāja, ka bija tas īsts laiks, ka bija jāatgriežās darbā un tie bērni tur kaut kā paši, tad tagad tas otrs grāvis ir, kad ir tā pāraprūpe. Un ka tās māmas skatījos, vai es ne tā pateicu, un viņam tagad trauma, tiesterapija, ar to visu, ko es viņam esmu teikusi, nu, kad bieži vien tās iet tādā bažā, viņa šausmīgi grib visu pareizi izdarīt, un tas rezultāts parasti ir tas, ka viņi vienkārši izdeg, jo, nu, tu nevari izdarīt visu perfekti. Kaut kur kaut kas vienmēr sanāk, un tā, bet atcerēties to, ka, ja tu dari visu pēc labākās sirdsapziņas, un velti to kaut vai 15 minūtes bērnam, tiešām nedalīt uzmanību, bez telefoniem, bez televizoriem, bez tur kaut kā fonā, tad tas jau ir pietiekami. Tev nevajag tagad visu dienu lasīt grāmatiņas, iet uz laukumiņiem un pavadīt laiku. Jāļauj bērnam arī pašam atrast nodarbes un atļaut sev tajā laikā kaut ko priekš sevis. Nu, vai ir vēl kaut kas, ko tu varbūt kontekstā kā mammai parūpēties par sevi, uzturēt sevi emocionālā un fiziskā formā, vai ir vēl kaut kas, ko tu noteikti gribētu pieminēt, ko varbūt es nepārunājām? Nu, man liekas, ka ne tikai sievietē, bet jebkuram cilvēkam ir ļoti būtiski saprast, ko man patīk darīt. Un saprast to, ka viss ir iespējams, un ja man patīk sportot, tad es atrodu to laiku, un viss ir par un ap prioritāti. Un tas, tā kā, ko mēs jau izrunājām, bet ko man gribās pateikt, maska ir jāuzliek sākumā bērnam, jo citādāk, nu, ja nebūsim mēs, tad nebūs arī bērni. Vai būs grumpī, dumpī, drusmīgi mamma, vai ne? Kas man varbūt tā pārsteidza, esot mammai, kad lietas ir jāplāno, ka viņas nenotiek vienkārši tāpatās, kā nebija bērni, kad viņi tā nenotiek.
tiek, un laiks sev arī tāpatās uzkrīt, un man parasti ir tā, ka es redzu, ka, mums ir kalendārs ģimenes, ir būs, piemēram, prom vairākas dienas, tad es zinu, ka man pēc tam uzreiz ir jākur aizbrauc prom, atpūsties, laiks sev ir jārezervē, jo tāpatās arī ar randiņiem, ar laiku sev, arī ļoti neatnovārtā laiku ar to partneri, jo, pēc, kā saka, izaugs bērni, un te jau jūs varēsiet tur iet, kur jūs gribēsiet, bet tad jau mums vairs nebūs ne par ko runāt, katrs aizgājuši savu to ceļu. Dažreiz mēdz arī būt tā, ka liekas, tagad aiziesim ar 3 bērniem, kur divi tā, ka visi ļoti labprāt grib pieskatīt 3 bērnus. Bet nav, ja? Ir piežās un jāizdomā, tā viens būs tur, otrs būs tur, un dažreiz ir tāds besi šito plānot, bet, vienmēr ir tā vērts aiziet. Tad, jā, tas svarīgi tādu momentu, man liekas, minēja, ka tiešām ieplānot, nevis, kaut kādā, tad, kad būs brīvs brīdis, tad es to izdarīšu, un, tas fokus nav, un tā atbildība nav, jo, ja mums ir, piemēram, pieraksts pie ārsta, kuru mēs tur pusgadu gaidām, es taču izdarīšu visu, lai es tiktu pie tā ārsta, ja, tad kāpēc man arī ik pa laikam, katram ir tas savs biežums, cik tas ir iespējams, atkarībā no atbalsta apkārt, vai ne, personāli, gribējās teikt, no tām iespējām, bet tomēr, ja es esmu ieplānojis, tā kā tu teici, ka tu zini, ka vīrs tev būs ilgāku laiku projām, ka pēc tam, man vajadzēs to laiku man, un es viņu ieplānoju un stingri arī pie viņa turos, jo man liekas, ka tas ir arī tāds cilvēki tāds fokus, ka tu noliec fokusu, tad tu sāc meklēt arī iespējas, kā es varu organizēt to, lai man būtu tas mans laiks. Jā, dažreiz tas tiešām ir čakarīgi, jo ir jāpaprasa atkal, ir jāsarunā, ir jāizdomā, bet man pieredze arī rāda to, ka tas vienmēr ir bijis tā vērts, ka tas laiks ir bijis sev, ka es pēc tam varu būt tiešām foršāka gan mamma, gan vīram, sieva, gan vienkārši, es varu pasmaidīt, nevis iet un saraukt pieri būt un krunks jau te taisīt. Liena, tad par pepmamām un pepmamu nedēļu, ko tu par to mums forši var pastāstīt, kur var meklēt, kur var kaut kur piedalīties, pastāst par to. Mums katru gadu, tajā nedēļā, kad ir māmiņu diena, pepmammu dienas Latvijā, un tas nozīmē, ir ļoti daudz visādi klātienes pasākumi, arī Zoomi un online pasākumi un laivi un, viss kaut kas ir. To visu atrast Instagram kontā PepLV vai pepmammas, bet to es pēc tam tev uzrakstīšu. Jā, mēs jau storijos, vai postiņā. .lv, kur var arī apstīties visu kaut ko. No savas puses es esmu Jelgavas pepmamma, un mums vakar būs pēc nedēļas būs viens cits pasākums Jelgavā, bet palikusi viena samazinātas maksas konsultācija, to arī ir vērts izmantot, jo ir daudz pepmammas, kas sniedz gan bezmaksas, gan samazinātas maksas, un tīri vienkārši pamēģināt, varbūt, ka tas ir tavs vai kādas citas mammas ceļš, lai justos labi. Nav to mammu mācīt vai vērtēt, vai pateikt, ko viņa dara nepareizi, bet tieši parādīt, ko viņa dara pareizi un kas viņai sanāk, un mammas lomā, lai viņa pēc tam attiecīgi var būt foršāka mamma savam bērnam. Un
tad, ja kāds grib pie tevis konkrēti, tad var rakstīt tev Instagramā ziņu. Un, es pati neesmu izmantojusi pētnāmas pakalpojumus, bet es esmu strādājusi vienā projektā, kur es biju kā psihologs atbalstošā persona mamām, un ar viņiem strādāja arī pētmāmas, un es tiešām redzēju to efektu, ja tā var teikt, un to palīdzību no pētmāmām, jo es nezinu, kā tu strādā, bet tur tās pētmāmas viņas iet arī mājā, uz mājām, viņas redz tos apstākļus un tiešām palīdz primāri arī emocionāli saprast to, ko tu arī teici, kad bieži vien liekas, man nekas nesanāk, bērns tur tāds vai es šitādu un tādu, bet patiesībā ir daudz lietas, kas sanāk un ir kaut kā tā vietā, sāsinātā zona, un kad citreiz nav nemaz tik slikti, bet tas arī ir tāds liels atbalsts, kā es tieši tā sastādīju plānu, kā es varu rūpēties par sevi un ko es varu darīt, lai mums kopā ar mazo ģimenei kopumā viss ir labāk un jaukāk. Un tas, kas bija bieži vien sievietēm, ko tad man tādu pateiks, un tagad man te kaut kādas drausmīgās metodes būs, bet nē, tās tiešām ir tādas ikdienā integrējamas lietas, kā apzinātāk paskatīties, arī droši vien kaut kādi ieteikumi, ko var darīt savādāk, vai vismaz pamēģināt, ka strādā un atvieglo fiziski, un bieži vien pat nevajag fiziski, bet to emocionālo spriedzi, kas ir mammai, un, protams, arī tur visi hormoni ir iesaistīti, kas arī, kamēr viņi sastājās savā vietā, ka tev arī liekas tā kā tāda, nekontrolē sevi, bet arī to var palīdzēt salikt, un tieši to, ko tu arī teici, ka profesionāli uzklausīt, tas nav, tā kā bez sirds, vai tas ir arī sirsnīgi un klātesoši, bet tas ir ar to pievienoto vērtību, ka es vēl varu tev kā cilvēks, kas nav iekšā tavā dzīvē tik dziļi, kaut kādas lietas neitrālāk pateikt, un dažkārt mēs arī no malas redzam ar skaidrāku skatu, ja tā var teikt, nekā tad, ja es esmu draudzene vai mamma vai māsa. Tur ir tas vēl tas iepriekšējā vēstures stāsts iekšā, kas dažreiz nepalīdz, teiksim tā. Mēs arī sakam, ka mēs neesam draudzenes, bet es jau to visu varu draudzeni izrunāt, it īpaši, ja viņai ir bērns. Tur ir tā, kad runā ar draudzeni, tad tu pasaki, viņa tev pretī stāsta, ka viņai bija. Un tas savukārt mammai nevienmēr palīdz, jo katrs bērns ir sava situācija. Un mēs tomēr uzklausām un mēģinam tās mammai to galvu drusku kaut kā sakārtot, lai viņa pati saprot, kas ar viņu notiek un ko viņa vispār grib. Un paliek tā vieglāk pēc tās tikšanās reizes. Es teikšu liels paldies par tavām atziņām, padomiem, arī ieteikumiem. Es ceru, ka ņemsiet vērā. Piesakojiet noteikti Lienai. Liena arī dalās ar savu dzīves pieredzi, kā tad ir, kas sanāk, kas nesanāk, un kā ar to darboties tālāk. Ja ir kādi jautājumi vai vēlaties ar Lienu sazināties, droši viņai rakstīt. Saki, vai tā vēl beigās būtu kāds, varbūt, novēlējums? Es visām mamām satiek padomāt par sevi, darīt tieši to, kas visvairāk patīk, un padarīt šo dienu īpašu. Nevis taisīt 3 kārtu pusdienu, varbūt ģimenei, varbūt, kad aizējam uz kafejnīcu vai pasūtam mājās, bet palutinām sevi, jo kad tad vēl, ja ne māmiņdienā, jo tas ir milzīgs darbs, daram. Ja ikdienā liekas, kas tad tur, bet tas ir ritīgs darbs, tas ir pamatdarbs, un tas viss, ko mēs darām, tas ir tādi hobiji apkārt, bet pamatdarbs ir būt mammai.
Liels tev paldies, un lai arī tev izdodas lieliski, brīnišķīgi parūpēties par sevi, par savām, dot to tālāk savām klientēm, un lai, skaista tā māmiņa diena. Tā.